Ilgi mūsējie pētīja jaunos pretiniekus. No Krievijas te bija ieradušies 2 nezināmi puiši ar maķinīt savādāku tehniku, taču tie abi izrādījās izteikti lēnāki, tāpēc scenārijs te identisks kā visos iepriekšējos posmos šogad. Pa priekšpriežocienos vilka Ričards Špaks, aiz viņu duelējās Miķels Aploks ar Evertu Henelānu. Tas gan nenozīmē šādu iznākumu arī finālā. Henelāns startā aizlec priekšā vairākumam izņemot Špaku, un vēlāk, presingojot šogad neuzvarēto jaunieti, Henelāns savu panāca jau 3. aplī no 7. Everts todien vinnētājos, lai gan par to netika sapņots. Viens priekšbrauciens, taču nefinišēts. Benzīnam trubā bija iegājis gaisa kaut kur vai akmens iekritis. Spied gāzes pedāli un? Brauc un nogura. Tad atkal sāka braukt un tad nogura. Jā, Tā. tas tev pavisam izbojāja visu fināla cerības, ne? Jā, bet tomēr kaut kas sanāca. Bārds arī Špakam, kurš piedzīvoja pirmo zaudi savā īsajā autosportista karjerā. Nu šitā paspēlē Eva. Nezinu, kāpēc man tā bija. Man lēns bagijs palika no dubļiem. Un nevajag jau pa dubļiem braukt, ar šmāls un nobraukāt. Es nezinu, kā Everts varēja man apdzīt vārmalu. Es mēģināju apdzīt, kad no kalna brauc lejā, es mēģināju apdzīt viņu pa iekšmalu, izsludēju zārmalu.